Trešdienās, 16:10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:00. Neviens nespēj saturēt mūs! Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LG Cargo, SIAP Jēkabpils PMK, SIAP Pata, SIAP Mikor un akciju sabiedrība LNK Industries. Labdien, Radio 1 klausītāji! Ēterā Bumba grozā un studijā Lāsma. Šīs dienas raidījums mums būs mazliet citādāks nekā ierasts, jo pie mums studijā neviesojas visi BK Jēkabpils spēlētāji, bet gan LBL 2. divīzijas Jēkabpils komandas pārstāvji. Bet pirms pievērsīsimies mūsu šodienas viesiem, īsi pastāstīšu par basketbola klubu Jēkabpils panākumiem kopš pēdējā raidījuma. Pagājušajā trešdienā, 12. februārī, mājās tikāmies ar Somijas komandu Pirinto, kas ir BBL, mūsu apakšgrupas līderkomanda, un trillera cienīgā cīņā pagarinājumā mūsējie tomēr izrāva uzvaru ar 77-76. Skaista uzvara, un es vēlreiz vēlos pateikt lielu paldies visiem tiem atbalstītājiem, kas neskatoties uz olimpisko hokeju, tomēr atnāca uz šo spēli, atnāca uz sporta namu un atbalstīja mūsu puišus. Un puiši to noteikti novērtēja, un es domāju, ka arī neviens no skatītājiem nenožēloja, jo spēle tiešām bija spraiga, fantastiska un emocijām bagāta. Basketbola kluba Jēkabpils uzvaru sērija turpinājās arī sestdien, kad arī mājas spēlē pārliecinoši uzveicām basketbola klubu Tallina Kalev, tādējādi noslēdzot BBL pamatturnīru un savā grupā ieņemot 3. vietu. Tas īsumā viss par augstāko divīziju, bet kas tad pie mums šodien ir viesos? Labdien, puiši, un lūdzu arī uzreiz iepazīstiniet ar sevi. Labdien, Toms. Sveiki, Miķelis. Pastāstiet, no kurienes jūs esat? No Madonas. Jā, mēs abi esam no Madonas, tieši tā sanāca. Abi divi esat no Madonas, bet spēlējat Jēkabpils basketbola klubā, kurš pārstāv Jēkabpils 2. divīzija LBL. Pareizi pateicu, jā? Jā. Varbūt pastāstiet vairāk par komandu. Kāds ir komandas sastāvs, cik daudz spēlētāju, no kurienes ir šie spēlētāji, kādas pilsētas tiek pārstāvētas? Mēs vispār esam tikai divi no Jēkabpils, tas ir 3 no Jēkabpils. Tā kā pārējie visi ir iebraucēji. Cik vispār komandā ir spēlētāji? 13, jā. Tātad kopumā 13 spēlētāji, un kāds vecums ir? No 16, 17 gadiem līdz vecāki 96 gadi, tas ir LBL 2, tie 20, 21 gadi. Tom, pastāst lūdzu, cik ilgi pastāv komanda? Komanda LBL 2 ir 1. gadu, jo pagājušajā gadā startējām LBL 3 komandā ar līdzīgu sastāvu, un šogad, lai kļūtu tuvāk lielai komandai, esam LBL 2, bet 1. sezonu, tā kā debitanti. Un kā notika šīs komandas noformēšana, kā tika izvēlēti spēlētāji? Spēlētāji ir tie, kas ir sporta skolas vecāko grupu pārstāvji, kas ir 96. gadi un ir 95. gadi, un tad tika paņemti klāt talkā 93. gadi, kas, es domāju, tikai palīdz mums, un kas kā vecāki spēlētājiem. Un kāds ir jūsu dienas režīms? Cik bieži notiek treniņi? Treniņi notiek katru dienu vakarā, un jā, sanāk 5 reizes nedēļā. Mācībām netraucē? Nē, mācāmies pa dienu, trenējamies vakarā. Kādi ir komandas mērķi šogad, pirmo reizi startējot šajā LBL 2. divīzijā? Netika izvirzīts mērķis iekļūt play-off vai izcīnīt 1. vietu, vai bija mērķis uzvarēt pēc iespējas vairāk spēlēs un iegūt pieredzi, kas ir ļoti būtiski. Par uzvarām nesanāca varbūt uzvarēt visās spēlēs, kurās gribējām, bet cīnījāmies. Kādi kopumā ir jūsu šī brīža rezultāti, bilance? Mums pirmajā posmā bija 2 uzvaras, un līdzi nāca uz šo posmu, kas ir par 11. un zemāku vietu. Mums izcīnījām vēl vienu uzvaru, bet otrā uzvara bija pret Ventspils augstskolu, kas aizgāja tā teikt prom pēc šīs sistēmas, un tāpēc mums pašlaik ir 2 uzvaras šajā tabulā. Kas būtu jādara, lai uzvara būtu vairāk? Kā jums šķiet, kā jums pietrūkst vēl šobrīd? Jāgūst vairāk punktu nekā pretiniekiem. Varbūt nepieciešams vairāk treniņu vai, es nezinu, garāk spēlētāju. Es domāju, ka ar šo sastāvu, kas mums ir tagad, pilnīgi pietikt, lai izcīnītu vairāk uzvaru nekā ar šobrīd, bet, teiksim, tā nepaveicās. Varbūt pietrūka pieredze, kāds precīzāks metiens. Tā.
līdz galam kaut kas pietrūk tomēr. Varbūt to mazliet pastāsti vairāk tieši par sevi. Cik ilgi spēlēji basketbolu? Kāpēc tieši basketbols? Spēlēju basketbolu no 5. klases ar Miķeli sākām kopā un sāku spēlēt, jo Madonā tika viss jau izmēģināts. Sāku ar futbolu, pēc tam bija vieglatlētika, slēpošana, florbols un Madonā vairs nebija ko cik darīt un pēc skolas bija ļoti daudz brīvā laika un tāpēc ar Miķeli vairāk kopīgi izdomājām, kad jāspēlē basketbols un tā sākām un tā esam šeit. Miķeli, par sevīm arī. Es arī, kā jau Toms teica, 5. klasē sāku spēlēt basketbolu, bet pirms tam biju ielicis pamatus vieglatlētikā. 5 gadus gāju vieglatlētikā, biju lodes grūdējs, un tāpēc vieglatlētika apnika, gribējās kaut ko azartiskāku, ātrāku, un tad aizgāju uz basketbolu. Kur tu šobrīd mācies? Kā tu izbraukā uz treniņiem? Es mācos Jēkabpils gimnāzijā, un treniņi man māja ir pie paša sportnama, tāpēc man diezgan viegli ir. Tāpēc Tomam jāatbild šo jautājumu, kā viņš izbraukā. Es arī mācos Jēkabpils gimnāzijā, un es dzīvoju 2. vidusskolas kopmītnē šeit pat Jēkabpilī, tāpēc nav problēma izbraukāt arī. Viss ir pa lielam uz vietas. Tie klausītāji, kas regulāri nāk uz basketbola klubu Jēkabpils spēlēm, gan jau ir ievērojuši, ka Toms sēž arī pie rezultātu galdiņa. Ko tu tur dari? Es tā teikt runāju tehnisko protokolu Edijs Stiebriņš, kurš sēž man blakus, ievada viņu datorā, un es saku viņam nolasu visu informāciju no spēles, kas tur ir punkti, piespēles, atliekušās bumbas, kļūdas, tādas lietas, kas pēc tam viss pāriet to, kā jūs to redzat gatavā rezultātā jau procentuāli un viss tiek apkopots. Tom pastāstīja, kurš no basketbola kluba Jēkabpils basketbolistiem tev visvairāk patīk vai ir kā autoritāte varbūt? Man kā autoritāte ir 2 spēlētāji, Rinalds Sirsniņš un Oskars Virsis, jo viņi abi ir aizsargi un es viņiem skatos uz augstākiem, kā uz autoritātēm. Kā mācīties? Jā, kā mācīties gan uz laukumu, gan ārpus laukuma. Tu arī pats esi aizsargs laukumā? Jā. Miķeli, kā ar tevi? Man patīk kā spēlēt Trojs Bārnīs un Jurijs Aleksējevs, jo viņi vairāk pa manu pozīciju spēlē. Un tāpēc varu daudz mācīties no viņiem. Viņi tādi ļoti pieredzējuši un man patīk, kā viņi spēlē. Esat sadraudzējušies jau ar spēlētājiem? Negluži. Viņi zina, kas mēs esam, ka mēs pārstāvam viņus otrajā basketbola divīzijā, bet īpaši neesam tā sadraudzējušies. Jūs gan stāstat, ka jums basketbola treniņi netraucē mācībām. Kā iet ar atzīmēm? Kādi ir jūsu panākumi tieši mācībās, Miķeli? Vienmēr jau var labāk, bet man drīzāk ir mācības traucē basketbolam, jo mana misija šeit ir basketbols. Bet, lai gan visiem skolotājiem nepatīk tāpēc nav tās atzīmes tās labākās, bet es cenšos un kā sanāk, kā dažreiz sanāk, dažreiz nesanāk. Tom? Jā, ir tā, ka vienmēr var labāk, bet cenšamies mēs. Ir tā, ka nogurums ir un tā negribas mācīties, bet kaut kā jau sevi piespiežam. Un skolotāji saprotoši nāk pretī un saprot, ka mēs tomēr nodarbojamies ar labām lietām, nevis ko slikti darām. Skaidrs, katrā ziņā novēlam jums veiksmi. Lai jums veicas arī mācībās, ne tikai basketbolā. Kādi ir jūsu personīgie mērķi tieši saistībā ar basketbolu? Kā jūs skatāties nākotnē? Ļoti gribētos pelnīt ar to naudu un spēlēt profesionāli, nevis darīt kaut ko citu un blakus spēlēt basketbolu, bet tīri nodarboties kā ar savu iztikas avotu basketbolu. Miķeli? Man dzīves mērķis tā kā, lai es varu mācīt, labu izglītību dabūt un spēlēt basketbolu un, protams, arī pēc tam pelnīt ar to naudu, jo tas ir hobijs un darbs vienā lietā. Vai esat plānojuši arī pēc vidējās izglītības iegūšanas iegūt arī kaut kādu augstāko izglītību? Protams, jā, tas ir obligāti priekš manis. Kādā jomā? To es vēl nezinu īsti, bet ceru, ka varēšu to apvienot ar basketbolu un lai viss izdotos tā kā vajadzētu. Tom, kādi ir tev plāni? Es arī ceru iegūt augstāko izglītību un reizē spēlēt, tāpēc domāju uz LU vai turību. Tā teikt, mācīties tur un gribētu spērt sporta pedagoģiju, kaut ko uz to novirzienu, kaut ko uz to pusi, jo tas saista un liekas interesanti. Labi, paldies, puiši, par atbildēm. Dosimies nelielā muzikālajā pauzītē un pēc tam jau atkal tiksimies ar mūsu klausītājiem. Atgriežamies ēterā. Atgādināšu, ka jūs klausāties raidījumu Bumba grozā un mūsu šodienas studijas viesi ir Miķelis Liberts un Toms Kohanovs no basketbola kluba Jēkabpils 2. Šis raidījums gan tiek ierakstīts otrdien, un
vakarā jums tepat sporta namā ir tātad spēle ar basketbola klubu VF Skola. Bet trešdien, kad raidījums izskanēs, tad mēs jau zināsim rezultātu. Bet kā jūs šobrīd vērtējat savas izredzes? Es vērtēju izredzes diezgan labi, jo domāju, ka šajā spēlē vajadzētu izcīnīt uzvaru, jo pretī stājas jaunāki spēlētāji, kas varbūt nav tik pieredzējuši, un es domāju, ka noteikti vajadzētu doties pēc šīs spēles ar uzvaras panākumu. Un kā jūs kaut kā īpaši gatavojaties katrai spēlē? Pirms spēles ir treniņš, kur treneris izstāsta visu taktiku. Ir kāds ļoti labs spēlētājs, tā pasaka, kā sēk, kas viņam ir viņa trumpi un kas ir vājības. Un tad tā mēs arī gatavojamies. Paņemam kombinācijas, vēlreiz izējam un tā mēs sagatavojamies un cerams, ka uzvarēsim. Jūsu treneris ir Andris Čerjaks, ja? Jā. Arī LBL 3 divīzijā bija pagājušajā gadā? Jā. Vai jūs esat jau sastrādājušies, sadarbojušies? Jā. Ļoti jauki. Nākamā spēle jums ir 21. februārī. Tā gan ir izbraukumā ar basketbola klubu OC Limbaži, bet nākamā mājas spēle tad sanāk tikai 27. februārī pret basketbola klubu Jelgava 2. Spēles sākums 8:00 vakarā, un izmantosim arī šo izdevību, aicināsim līdzjutējus jūs atbalstīt. Tātad 27. februārī Jēkabpils sportanam pret basketbola klubu Jelgava 2. Varbūt jums ir kāds īpašs aicinājums skatītājiem? Kāpēc jums būtu svarīgi? Jā, ļoti jauki atnāk daudz skatītāju. Tas ir pavisam savādāks izjūtas, kad ejat spēlēt. Tas ir tāds pacelājums no kā sestais spēlētājs laukumā, ir daudz skatītāju. Pēc nāciet atbalstiet. Un kā parasti ir? Cik daudz ir skatītāju jūsu spēlēm? Vienreiz pagājušajā gadā tas bija izšķirošā spēle. Tad atnāca gandrīz pilna zāle. Tas bija tāds, tiešām tas bija tas kaut kāds ļoti paskaidrs emocijas bija. Varbūt arī citās spēlēs, ja būtu vairāk skatītāji, varbūt būtu vairāk panākumu, vai ne? Tieši tā, tāpēc nākat un atbalstat. Nevelti saka, ka skatītājs estais spēlētājs. Tieši tā. Tā, bet laikam pienācis laiks ir mūsu konkursam. Pagājušajā raidījumā Mihāls Klebovickis uzdeva jautājumu par to, kuru gadu pēc kārtas notiek BBL čempionāts. Mēs esam saņēmuši vairākas pareizās atbildes un lūkšu puišus izvilkt to vienu laimīgo, kas tad saņems balvā BBL bumbu. Lūdzu, Tom izvelc vienu. Un izlasi, kas tur rakstīts. Līga Lučijanova. Tātad apsveicam Līgu, noteikti sazināsimies ar viņu pēc raidījuma un vienosimies, kā viņai nodot balvu. Un šī raidījuma jautājumu lūkšu uzdot Tomam. Lūdzu, Tom. Un jautājums ir, kurš LBL 2 turnīrā Jēkabpils komandā ir efektīvākais spēlētājs statistikas ziņā? Paldies, Tom! Klausītāji, lūdzu sūtiet pareizo atbildi uz e-pasta adresi studija@radio1.lv, un viens no jums balvā saņems krūzīti ar basketbola kluba Jēkabpils simboliku. Bet atgriežamies pie basketbola kluba Jēkabpils. Viņiem nākamā spēle ir jau raidījuma izskanēšanas dienā, tātad trešdien, 19. februārī, un pretinieki, darbie klausītāji, ir mūsu principiālie sansenči - basketbola klubs Valmiera. Spēle notiek mājās, sporta namā, sākums 19:30, un skatītāji aicina jūs apmeklēt šo spēli. Tā noteikti atkal būs spraiga un emocijām bagāta, un ļoti, ļoti nozīmīgs ir arī jūsu atbalsts, lai nekādas lūšu medības pie mums te vairāk nenotiktu. Un šonedēļ gaidāma vēl viena smaga un spraiga mājas spēle - sestdien sporta namā pret basketbola klubu Vēnspils. Paldies, Tom un Miķel, šodien, ka atnācāt. Klausītāji, paldies, ka klausījāties, un uz tikšanos tribīnēs. Visu labu! Atā! Atā! Paldies! Trešdienās, 16:10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:11. Neviens nespēj saturēt mūs! Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LG Cargo, Sijā Jēkabpils PMK, Sijā Pata, Sijā Mikor un akciju sabiedrība LNK Industries.